Jā, Bornī, mums apmaiņas fonds. Nāc šur. Nāc šur. Neestiet dziedzerus. Jā, nāc šur, nāc. Nāc, bebi. Šo es nekomentēšu. Precizitāte. Talšā. Cik te ir? Nu, re. Mēs atnācām. Intu, čau! Īsti pamācīt. Čau, jā. Lamats pirmo reizi. Ja jūs liekat lamatu lielā dziļumā, to jūs neredzēsiet vispār kā lamats stāv. Atsperas, salociet maksimāli uz augšu, tad fiziski nokrītot uz leju, zāmim nav iespēja sagāsties, viņš paliks vienmēr vertikālā stāvoklī. Ja noliek ausis tā plakariski, viņš rakstun apgāžās un vairs nekā nav. Ir lieta, ka šogad jau noķerts viens bedrs, bet nav noķerts viens lielais bedrs. Varbūt arī pirms slāzdu. Tas man liks nirt jau šeit. Jūs arī slāzdus ņemsiet? Ko? Jūs slāzdus ņemsiet ārā arī? Bet šeit vēl šī ir vieta, kur var medīt pēc 15. aprīļa. Melorācijas grāvs. Bebraina ir ļoti gara. Māja no tejienes ir ļoti, ļoti tālu. Bet tā kā visur dambi nojaukti, viņš palicis kaut kur šī posmā pēdējā. Parasti nekad netaiši tādas uzparīgas, kad bebrim ir pašam baili uz kalnu. Parasti ir tā kā parādīšu, kur citā vietā stāv lamata. Tur dabīgi ir vieglāk viņus noķert, bet šeit viņš jau staigā pa krastu vairāk kā pa ūdeni. Filmē kā iet pārs cilvēku. Safety first! Jā, šaurums ir tāds, viņam vispār citur nav kur izpeldēt. Ļoti vecs koks, veca māja. Un tā rene, pa kuru viņš peld, ir tikai un vienīgi grāvi vidu un dziļumā. Bornī, tu cūks brauksi, skriesi, nebrauksi. Kaut ko viņš jūt tur. Jā, tur tagad svētdien tā līdz un iekšā, un tā jālā. Tā viss tikko nav daudz. Jā, pirmdien 2 bedres dabajā. Nu, ko tu tur? Vei? Ieskrienies. Tauts bračks strādā uz bebriem, tu ne? Vajadzētu būt tāds 2 bedrās, bet baigi neizstās. Mēs principā pāris dinamītus paņēmām līdzi. Tur mēs esam par šīm vietā. Tas ir čābļu pūrs, viņš tā kā ir. Tas ir ceļš, pa kur jūs iebraucāt. Es tikai kā viņu sagriež, lai šo. Jā, reku viņš iet šite te. Šitajā stūrī ir bebra māja. Līdz te ienai iekšā un viss šitas te dambi bija šeit. Jā, nu reku ir viss šitās taisnās gabals. Jā. Riņģi. Ķīseļceļš. Tā kā es saku ļoti tālu. Tā māja, kas tā kā domāta māja. Noķers tikai ir 2 mazie un 1
daudz lielāks. Nu, jā, bet katru gadu jau kaut ko dabana. Tad nevar saprast. Bet jebkurā gadījumā bebri šeit ir. Un viņš tā staigāt pa krastu, jo viņš jūtās krastu drošāk nekā ūdenī. Un viņam vairs nav laukos ūdens, no kurienes tecēt ārā. Un viņš meklē, kur dabīgi, ja viņš ir uztaisījis dziļākās bedres, tur viņš arī tagad paliek. Es nogaidīju, ka beigsies sezona un aizkalties. Vai ietaisīs dambu un dzīvos laimīgi tālāk. Nu ko, šautuve izbraukuma. Šodien bebru noslēgšanas diena, ja? Sezona. Vēlāk. Toms ir atkal ar mums. Jā. Nodosim Tomam sveicienu. Viņš kaut kur min pedaļas, ja? Jā. Ļoti slikts laiks Tomu. Augsts, pretīgs. Jā, 16 plus. Jā. Tā kā labi ir, ka tevis te nav. Nē, diena ir baigi labāka. Tāpēc mēs aizbraucam bebrus. Noslēgsim šito sezonu. Plāns mums ir. Plāns ir grandios. Ir 3 mašīnas, kuras ir jāpērpilda pilnas ar bebriem. Jā. Uzliksim lamatas, izņemsim kaut ko no lamatām un vakarā varētu būt pamedīsim. Un atvedi kaut ko interesantu, ar ko mēs medīsim. Jā. Būs. Tu pat Jā? esi jaunuma. Tad mums uz šautuvi vēl vajadzēs aizbraukt. Šautuvi brauks uz šautuvi, kaut ko piešaut. Es paņemu mīļāko tautu kalibru. Uzminēsi kādu? Māri, Māri, tā vējies. viens minējums. 203. Nu, vāzams, 306. 308. Nē. Mēs bebru medīsim ar 306. Īstais bebru salūks. Jā, īstais, jā. Un mēs atbraucam uz Bārbeli, uz Bārbeles mednieku kolektīvu pie bebru specialistiem. Viens mums sevišķi praktizēs uz tiem bebriem. Tad mēs vēlāk iepazīsim jūs ar viņu. Liek trapers kolektīvu. Katrā kolektīvā ir kāds trapers, kurš pārzina savas teritorijas un ķer bebrus. Un es esmu tāds Bārbeles teritorijā. Un, lai cik tas sociīgi nebūtu, šits ir mazais bebrs. Gadu. Jā, šis ir tas, kurš ir pagājušā gadā dzimis. Apmetne ļoti īsa. Te ir tā kā pēdējais dambis un tā apmetne, nezinu, nav pat puskilometrs kopējā. Māja te uz stūra, ļoti nenozīmīga. Bijām suni, nekāda interesi nerāda. Dambi taisa ļoti skopi ciet. Noķerts viens šits maziņais un viens 2-gadnieks. Lielie kaut kur ir, bet par sevi nedod nekādu ziņu. Reku suns rāda, kur lielie ir kā reizi. Gaidiet. Tieši tā. Tur būs. Jā. Ej, filmē, nu. Tieši tā, tur ir viss. Lāps ir mašīna. Jā, ejam iekšā. Borni, tu sāc bebrus medīt, puika? O, viņš jau aizgāja. Nē, tā būs grūti. Suns kaut ko gribēt pārtikt. Suns ir gaišā. Nē, Nē. Es nezinu, ka viņš te ir bijis, kaut ko viņš te vienos. Bet viņš nekādu mūža negāja ālā vēl. Tik vēl tad. Es būšu ļoti izbrīnīts, ja viņš sāks to darīt. Bet atceries, ka viņš var pa citu līsti nedarīt. Tādas tad lakni. Jo, viņa bračka strādā. Kur bračka starp citu? Palika man darbā. Nu, tagad viņš varētu mēģināt ielīst. Borni, načur, pastrādāsi. Netīrais. Mēs jau sestdien jau nācam. Borni, načur. Te ir beigas. Skumīgs. Te varētu līst, ja. Te noklīst. Jā, un tam ir viņa ūdens. Ir šitas pagājuši, vai tad vēl ir?
Te tak izņēma? Nē. Ko? Ņēmām, jā? Nē, trots ir, ko es mūžu. Šitās, lai paliek līdz ceļam. Jā. Nekā nav. Lamas vaļā, jā? Jā. Nu, pārdāja gribēšana. Bornī, atšķir. Skaidrs, ka viņš Nē, padās. viņš uzčoja, jā, nu, vai viņš tur... Nāc te. Vai vēl, Re, kur te? vai viss būs. Ja to zobiem plēs ārā, zaknis, tad jau... Nē, tāpat var. Nu, sestdien jau mēs nāksim ar Reiku, tu varam kastīties čāblī un peri. Tev, jā. Te nu tie saimnieki. Izmantojam masu. Jā. Bija mazāla, palika lielā. Tālāk viņas nav. Te gan es un piepīšu. Interesanti. Jāpagaid tās dienas, tas ir... Gan jau viņš tur būs. Kaut kur. Bornī, nāc šurp. Pavošņa te. Nāc šurp. Te. Jā, un te ir izēja gan jau šeit. Suns jūt. Jā. Ļoti īsti posti. Liela paša. Rīžas teica, ka tur nekā nav. Jā. Šeit ir starpā tukšums. Bezūdens tukšums, liels posms, tā strauja un tāpat atmosfēra kļūst dažāds. Viņi cerās tikai mazie, ka lielie kaut kur ir. Vēl jau labi ūdens nav tik silts. Tagad braucam uz nākošo lokāciju, kur atrodas bebri. Tā mēs pārbraukājam no vienas vietas uz otru, kur lamatas liktas un kur liksim pilna mašīna ar lamatām. Jā, tāds ir darbiņš. Tās ir darbs, to vajag darīt. Gan saimnieki sūdzās, gan Latvijas valsts meži, tāpēc vajag to darīt. Jaukt dambjus, ķert bebrus. Nu ko, atbraucam uz nākošo lokāciju, pārbaudīt lamatas. Tukšpadsmit. Jā, uzmanās. Beigies, jā. Šodien pirmā silta diena, 18 grādi veči. Jā, man, bet paldies Dievam mazai. Tas lielais pakšķis man nav. Šīs ir tās vietas, kur dabīgi lieta. Tepat nebija nekāda dambja, nekā priekšā. Vecs koks nokalts, vienīgā vieta, kur var izpaldēt bebrus. Otrā pusē ir kā tāda pati, bet kaldiņa pa šito pusi. Un tad tu esi puči guli mūsu vairāk. Nav nekāds mazais. Jā, nav nekāds mazais. Un tas ir ceturtais un šeit. Nu šeit gan vairs nestāšu labās. Te vairs likuma nedrīkst. Bet šeit arī, lai viņi dzīvo. Te varētu, ka viņi neko baigi mums slikti nedara kolektīvā. Vienīgais, ko viņš dara, viņš rada jauniešus, kas iet uz Mississippi, kur blakus ir Melorēta. Pa ko mums rakstīs vēstulītes. Viņš klusē. Tie nebūs apsveikumi. Tie nebūs Paldies par labu darbu. Viņš teiks tāds divgadnieks, ne? Suns aiziet. Brieži. Noraksta. Viņiem tā māja tur iekšā ir tāda, veca māja. Un
Aiziet izteikt mājai, liekas, ka viņš šeit vispār nedzīvo. Nākam uz tejienu, skatos, ka 2 kociņi apbrauc. Es saku, Valtrim, gan jau kāds 1 dzīvi te dzīvo. Cik jau uzskot? 4 ir Četri jau, jā. Bet tā, ne grauzumi, nekas vispār nav. Viņš dzīvo kaut kur tālu, bet tur jau liels. Dirās. Lai rokas pēc tam nesniedz. Nu, nē. Lai cimdi nepaliek plati. Un lai nav miljonus sagriezumu. Pietiek jau, ka tu noskrāpē no visiem trosēm un visu pārējo. Kad mēs vēl bijām jauni. Cik jums tur gadi? Es ļoti sen atpakaļ. Tēris vēl jauns ir, nu. Jā, tiešām tēris. Tēris jauns ir. Dēļ šitā suņa mēs paņemam arī karēlīnas laikā. Tas ir tas laiks. Perfekti strādā. Tu tagad jau vecs. Nu ko, sākām dirāt? Jā. Beidzot jums prezentēšu cilvēku. Jums galvas. Viņi tur visi zina droši vien. Nu, labi, ne visi zina, bet daudzi atcerās pēc medību rallija. Viņš bija tas, kurš izgudroja, rakstīja medību žurnālu. Un šogad viņš mums kļuva par Pārgales mednieku kolektīva vadītāju, ar ko mēs viņu arī apsveicām. Uzreiz dāvanas pēc tam, to rokas spiedīsim, ja? Kad bebru nodirās. Jā. Jā. Šo es nekomentēšu. Jā, tu vari rekomendēt, jā. Un tā, ka viņš stājās amatā, es saprotu, ka mēs cīnīsimies. Jā. Es tā neteiktu. Es teiktu, ja man prasa kā medniekam, es saku, ka Bārbeles kolektīvā beburi ir pa maz. Bet, ja prasa kā kolektīvu vadītājam, jeb tam cilvēkam, kuram jārunā ar saimniekiem, tad mums Bārbelē bebru pa daudz. Jā. Jo katrs viens bebrs izdara tikpat lielu postījumu kā vesela ģimene, kas ir 10 bebri. Un mums nav nekāda atšķirība, cik viņi ir. Un tajās vietās, kur saimnieki prasa, mums ir ar viņiem jācīnās, jānovērš postījumi. Jā. Latvijas valsts meži, mēs jūs dzirdam. Latvijas valsts meži, paldies Dievam, mums vispār neviena sūdzība nav sūtījuši jau gadus Jā. 10, nu nezinu, 8. Mums bija viena bebrēne, kas bija valsts mežos. Viņa ir likvidēta sen, un viņa nav tā arī atjaunojusies. Vienu gadu atjaunojās, bet atkal ātri likvidējām, un tā arī nav. Valsts mežos īsti arī pat nav tādas vietas, kur viņi dzīvo. Bet mums ir ļoti daudz privāti īpašnieki, un to mežos gan ir dažkārt ļoti bēdīgi skati. Tad mēs arī pie tā arī pieķersimies. Jā, pie tā arī paliksim. Nu, pamācīsim mums, kā dirāt. Ļoti daudz. Es, starp citu, dažus dirēju, bet, ja man tagad iedotu bebru, es neatceros, kā to darīt. Es neesmu baigais bebru mednieks, bet laikam jāsāk. Jā, es jums teikšu kā pamācībā. Bebru jādīrā ir ar ļoti labu asu nazi. Man tāda nav. Man ir AliExpressā, AliExpressā pirms nezinu cik gadiem pirkts ķīniešu nazis. Viņam noteikti pat diez vai kaut kāda tērauda marka ir. Bet tur svarīgākais dīrāšanas procesā ir naža forma, nu ne tik cik tas asmens. Jābūt, kur var atlikt roku, kur īkšķīti atspiesties, un lai gals ir apaļš. Viss.
pareizi ir dīrāt tajā silītēs, bet tā kā man nav, tad es ņemu katliņu palīgā. Tā mēs paliekam apakšā un tā tas bebrs ir. Nostiep ādu. Pareizi. Un tieši tā arī pārgriez. Bet es nedīrāju, lai āda man paliktu. Es viņus metu ārā. Ja dīrāt, lai paliek āda, tad jāgriež šeit ir šādi te slīpi no astes. Un tā kā paklāja veida izklājumā, tad, ja grib apaļ ādu, tad atstāja tām kājām un tur sienu. Tā pie mums Latvijā neviens vispār nedara. Tā ir parasti paklāja veidā. Bet es dīrāju ar tiem caurumiem, lai man vieglāk aiznest un izmest ārā, jo katra kāja ir vieta, kur to var ielikt pirkstu, un nesot prom, tev ir ļoti skaists sainītis, kā var iznest un izmest iekšas ārā. Un visi jaunie, kas ir mednieki, mediet bebrus, sāciet viņus dīrāt, jums ļoti labi atstrādāsies tā tehnika, un jūs varēsiet cūku, stirnu, briedi, alni vai jebko nodīrāt ļoti ātri un nebūsiet veciem vīriem par izsmieku. Un uz bebra treniņš jums nekas sapurgāsiet tādu, sapurgāsiet gaļu, bet tas nekas traks nebūs. Un, protams, kad dīrā bebru, necenšās ādu likt pie gaļas, aiztikt dziedzerus, ar dziedzeriem smērēties pa visu rieni. Tas īsumā viss. Kur tagad ādas vispār var nodot? Huberts. Uz Hubertu brauc lietuvietis, kur tu nodod ādas. Viņš aizved uz šauļiem, jā, un no šauļiem atnāk atpakaļ. Var pats vest uz šauļiem. Esmu vedis. Kā tu Valdoni vairs pat eksistē? Nekomentēšu, nezinu. Agrāk eksistēja, var bruņu vest uztaisīt no tās ādas pēc tam. Bet, ja tev vajag... Ne no tālas vēl. Bet ja tev vajag mašīnu sēdeklim, ir ideāli. Un bija samērā cena samērīga. Tagad skaidrs, ka tās ādas neviens neģērē, jo tā cena ir kosmosa. Pār eiro viena āda tad maksā. Jā, vairāk. Es domāju, ka ļoti vairāk. Un ādu tirgus kā tāds vispār nav vairs pasaulē. Nezinu. Varbūt, ka Ķīnā kaut kas vēl ir, bet no mūsu vairs vispār neviens nekā nepēr. Ādas vispār. Kas tu tagad ir? Neredzu, kas tur ir. Sākājot daudzumu. Šitas ir bebris, kuru dzen ārā. Kodoli. Jā, viņus dzen ārā. Viņam ir 2. gads, viņi dzen no ģimenes ārā 2 gadi. Pavasarī viņus dzen prom. Un saviekoši? Sakoši, tā ir, ja ir vienā tajā apmetnē trihanela, tad es pilnīgi piekrītu, ka tālākā izplatība bebru vidū var būt diezgan likumsakarīgi un saprotami, jo viņi dzenot ārā ļoti saplēš. Ļoti. Šis pat nav ļoti saplēsts. Viņiem ir tā, ka visas astes ir lupatļenskās. Ļoti, ļoti viens otru dzenā. Kodumi ir tādi, kad zobi lieli. Jaunie atstāt māju negrib. Vecie viņus netur. Tā tas viss ir. Jā, mēs tā nevaram cilvēku darīt. Sakos bērnus, nezīt no mājas. Izej pastaigāties ārā. Un aizslēdzam durvis, jā. Un uzreiz sociālais dienests klāt. Nē, aizkašā, viņš jau nenāc mājās vienkārši. Jā, tā tur ir. Jāplicās iķi. Mācāties no bebriem. Ja jūsu bērns neklausās, negrib iet no mājām. Kad viņam 40 gadi. Iekudēt viņu. Jā, bērns, jā. Ar suni 5 lielākais laikam ir bijis. Ar lamatām ir 8. Talkajā taisa pie 8.
Nu, nē, tik traki jau nav, bet skaidrs, ka tā, kad ir 8, tas ir ļoti tev darbs. Tā kā. Bet tas ir tajā brīdī, kad tās kolektīva Bērnos kolektīvā sākumā kolektīvs ap 100 bebriem gadā varēja nomedīt. Iecavas upe, Misas upe bija tur sākums. 2 ezeri. Jā, 2 ezeri. Purvi vairāki, ten, kur veidoties, viņiem ir daudz. Dunkurs, kur mēs iesim vakarā. Jā. Andermaņa dīķi. Jā, blakus Valles teritorija. Skaiskalnē mēmeli, pietiek, viņi jau staigā. Skaidrs, ka viņi ten ir. Izķert viņus nekad nevarēs, bet viņu skaits ir ierobežots krietni. Tagad, 50 bebri, tas būtu sapnis kaut kāds. Pagājuši gadu 20 varbūt bija diezgan. Klubā vai pašam? Zini kā, tur bez manis klubā vēl ir tikai daži. Jā, šobrīd ir rādīt, kā viņš viņam telefonā saglabās, tas ir bērni bildīgi. Tas nebija bebrs. Tas ir kaut kāds... Es reiz atcerēsies tev telefonu bildīti uzliku, kad tu zvani. Tas man viņas atļāva uzlikt viņu. Jā, jo viņš man asociējas ar bebru medībām, jo viņš, principā, agrāk viņš vienīgais tikai ar lamatam. Aigars arī bišķīt. Jā, bišķīt, salīdzinājumā ar citiem, citi nemedīja. Jā, veči lika lamatas, jā, bet šities cauri sezonu gāja. Pa ziemu interesanti bija, jā. Viena tā tendence pārējie tur sev kaut kādu 1-2 nomedīja un viss vairāk jau. Jā. Sports pazūd. Zikā, tas nav sports. Kad tur medīja daudz, tas vairs nav sports. Tas ir darbs. Mums jārēķinās, ka tas ir darbs. Man raustas. Tad, kad tev ir suns, kam vēl dot tos atlikumus, tad, zin kā, tev vēl kaut kāds prieks, sunim barība. Bet, ja suņa nav, tad tas arī izpaliek. Es medītu, bet es viņu, kaut kā man nesenāk viņus garšīgi sašmurēt. Beidz kūpināts, vispār, Bet šitais augums ir vislabākais priekš kūpināšanas. Nē, tas ir vislabākais. Prieks daudzumu, tad tā piegarša vēl nav. Jā, vismazāk. Tieši tas ir pirmais gads vislabākais kūpināšanai. Vispār, ka viņus izkūpina, neviens pat nevar pateikt. Tas garšs tā kā... Es ribiņas ne... Es vienu tikai... Tās, lai paliek suņiem. Zini kā, tad, kad tu noķer 1-2 bebrus, skaidrs, ka tu viņu visu gribi izkūpināt. Tad, kad tev jau stāv saldētavā jau 5, tur 8 bebru kūpināšanai, diez vai tad tās ribiņas vairs baigi interesē. Tad ir pakaļ, ciskas, astes, garšīgie gabali, priekšplec. Parādīšu vienu, kā sadalīt kūpināšanai arī. Vēlāk. Bet tu pirms kūpināšanas pārbaudi viņus? Artūr, es vēl pirms, 2 gadiem vispār nekad neteiktu bebriem trihanela. Tagad es tā nedrīkstu teikt, kad viņiem nav trihanela. Jo zinātnieki saka pretējo. Bet var jau būt, ka es esmu pilns ar trihanelu. Bet 11 gadus es bebru gaļu tā kā lietoju nepārbaudītu. Un tu, Artūr, arī visas kūpinātos bebrus, ko tu esi ēdis? Jā, vienīgais, ko es ēdu, tas ir pie tevis, jā. Jā, tieši tā. Visas iespējas ir, ka mēs esam trihanelas pārnēsāti kaut kādu minimālu dozu. Labi, mums paveicās, paldies Dievam. Zini kā, tur ļoti grūti saprast ir. Es neesmu parazitologs, bet lai tev būtu liels skaits kāpuru,
tev būtu tā kā jāinodējās diezgan regulāri. Tāda ir tā mana doma. Es pieļauju, ka tie lapsas ienoti tās peles ēd regulāri, un tāpēc viņiem tā trihanelas daudzums ir liels. Nu, trihanela kāpu, tas īpatsvars gaļā. Tam bebram, ja viņš arī ir, es domāju, ka viņš ir minimāls. Un ja arī mēs tiešām esam invadēti, tad vienkārši ļoti mazā mērā. Jā, bet ir gadījumi jau, kad tam bebram jau ir tā trihanela, viņam ir ļoti maz. Nešķūs tā nekvedēja, tā kā salīdzinoši mazie. Zini kā to salīdzina? Bebra pārbauda, nezinu, 20 un ja vienam ir, tad ir procentuāli ļoti daudz. Cūks pārbauda simtiem un tūkstošiem, un tur tikai daži eksemplāri. Nu. Es divkārši ieteicos tajos PVD kursos, kur varu to certifikātu un visām slimībām un parazitoloģiju un tā tālāk. Tad, kad iziet tos kursus, tu saproti, ka nevienu gaļu nevarēsi. Jo un pēc tā brīža, iespējamīgi pastāv. Jā, un pēc tā brīža tu vienmēr lieto cimdus, vai ne? Un līdz tam tu Kādu brīdi? Nekad mūžā neesi lietojis cimdus. Es visus, jā, tā arī ir. Ir skaidrs. Ir noķerts bebrus, kuram ir arī Kaspars, tas, kas bija līdz ņemt ārā lamatas, ir vetārsti. Un viņam arī kursa biedri vetārsti. Es esmu sūtījis tās bildes, ir bijuši bebri, kuriem ir iekšā ķipa tuberkuloze. Visas plaušas, ribu kuru, viss ir tādās baltās mazās pumpiņās. Skaidrs, ka tādu tu pats uzturā nelieto. Nu, tur nav vajadzības. Tas nav vajadzīgs, to risku nav vērts. Mēs esam noķēruši bebru, kuram bija plauša pārakmeņojusies, vai kā sanāk? Nu, kurš arī pilnīgi savādāk. Viņš pilnīgi, kaut kā mēs arī nesapratām, kas ir. Jā, bet svarīgākais, ko tajos kursos arī māca, kad tu taisi vaļā to dzīvnieku, lai tu skaties kaut ko, tu vari pieņemt lēmumu, vai tā gaļa būtu lietojama pārtikā, vai labāk nē. Zini kā, tad, kad tas ir bebrs, labāk nē. Tur tiešām labāk nē. Pirmais jau, ko skatās arī aknas, iet vai pārgriezt uz pusēm, bet tur baigi daudz neko nekomēt. Nē. Skatās aknu, vai nav kaut kāds interventātori, vai aknī, vai veselīgi. Aknās ir tādi, nevis tādi mazi, tie, kas ūdeņaini bumbulīši, bet bebram aknās 2 gadījumi bijuši, kad visa akna ir palikusi tādiem lieliem apaļiem baltiem. Nevis ūdeņaini, bet lieli balti. Kas tas ir? Tas nav vēršīgs skats. Nē, skaidrs, ka tāda arī neēd, bet teiksim, kā ir, mums jau neviens arī, es pa savu naudu viņu nevedīšu pārbaudīt, kas tas ir. Man nav nekādas intereses. Zinātniekiem noteikti interesi būtu. Bet pa tavu naudu. Bet pa manu naudu, jā, tieši tā. Tad mēs to kompromisu nekad arī neatradīsim. Skaidrs, ka to nevajag mest tā kā dabā, lai citi ēd, bet pašam arī ēst baigi nevajadzētu. Laikam te nekā īsti nav ko paņemt. Dziedzeris? Galīgi švaks, man liekas. Baigi maziņais. Tas otrs pavisam maz, tam ir nemaz nestīšos, bet šitam arī stāsta, ka nav nekā baigi nekādi. Skaitam var paņemt. Jā, tad šitais jāņem līdzi, tu daudz iesmērēt vikas pirms medībām. Šits te. Un tad visi bebri nāk skatīties, kas tāds par svešo medības. Jā? Nāk centiem prom. Jā. Tad tu šodien Mašīnā nevajag, mašīnā nevajag. Nekur nevajag. Naživcā. Zini kā, es teiktu, ka to nekur nevajag. Tā ir tāda kurpju smēra viņa, man liekas. Viņa atgrauž ūdeni, viņa tāds baigais zaptiet. Es cik kā... Tauks, roņtauks. Šito tas ļoti kādam būtu jānodara pie pāri, lai viņam ieriedu šitā. Tas ir drausmīgi pasta, jā.
Tā ir tiešām drausmīga lieta. Varbūt tas šīs mašīna palika. Nu, un tad ar to redzi, kur ir tā burvība. Viens caurums, otrs caurums, trešais. Tās atradīsim 4. Kur man 4. caurums? Jā, arī kur ir. 4. caurums. Ne, tas nav. Jābūt, kur ir. Atkal nav. Te jau kaut kur jau pirksts no cauri. Jā, ir cauri. 4. caurums. Mēs tam izmest. Un viss. Mēs viņš vajag. Jā, Bornī, mums apmaiņas fonds. Nāc šur. Nāc šur. Neestiet dziedzerus. Jā, nāc šur. Nāc, beber. A tu smirdēsi? Sēdēt, puika. Sēdēt. Jā. Lūdzu. Šito var. Jā. Viņš paķēra dziedzerus un... Pirmo, ko viņš paķēra. Jā. Un tad viņš dzīvotu mums ārā. Tu apēdi jau, puika. Tu gan aprīja? Kā neiedevi? Iedevi, aprīja jau. Vēl viņš skrien tev pakaļ. Es Блин. Zini, kā pēc tās teorijas bebrs lien ārā pēc pulkstenes vienā un tajā pašā laikā. Pavasarī tas priekšrocība ir tā, ka tajā pulkstenī tev vienā brīdī sāk palikt arī gaišāks. Rudenī ir otrs, tev katru dienu paliek tumšāks, un viņš lien tikai pašā tumsā ārā. Pavasarī tev ir teorētiski iespēja, ka tu dabūni viņu arī gaismājā. Tas, ka viņi ziemu nocietušies, tas pats sākums, ka noklūst, tas viņiem tā aktīvākā kustība. Jā, un tad, kad dzēni jaunos ārā, tie arī peld apdulluši visur, kur. Viņi arī nezin, kur viņi drīkst būt, kur viņi nedrīkst būt. Māri, tu vakar biji medībās? Bebros? Cik bebrī? Uz gaidu. Tu mēs iemācīsi, kā medīt. Es gaidu. Es redzēju dažas video, jā. Jā, komentāri ir izcili, jā, vienmēr. Kā šogad gāja lapstu medībā? Pa tukšu bija? Jā. Suņi nestrādāja vai ūdeņi nenogāja? Čābli jūs redzējāt, cik ir ūdeņi nogājuši. Bebri vienkārši ir tik slīpēti, ka viņi vispār vairs ārā nenāk. Tev ir viss ir darba bebrs, tev viņš jārok ir un tur ir glūda apakšā un nerokās jau ar tā un nav. Ja tas suns ilgstoši nenotur viņu vienā vietā, tu jau pat nesaproti, kur rakt. Tas labākais tajos kūdrājos, kur šitik dziļi jārogā to. Kamēr tu esi izdzēts, viņš ir pārnosis. Beigās atsauc suni dod zārā. Brauc prom. Jā. Mums tas pats. Tur pie misas upes tāds baigais grāvs, viņš plats. Liekās, dzīvišķi viss. Dāmas tādi, tik liels un toči no cilvēka augumā. Nolaiž ūdeni. Domā, ieliks lamu, nav kur. Notek ūdens un viss melna kūdra. Ir putra tikai. Mēs gan tur vienreiz ar suni dabujām. Kā viņš tajā putrā ieskrēja, skaidrs, ka viņš jau var nekur nevar ielbīt. Viņš jau nevar nekur ielbīt. Tagad gals izbāžās. Bet tāda haļāva. Kūdrā bebri nomedīt ir ļoti grūti. Tas tā tiešām haļāva. Tas, ka viņi jau to infrastruktūru izveidojuši tā, ka tu pat nolaist ūdeni nevar. Viņš jau atnāk, viņš izrok pirmo alu dziļāk nekā tev pēc tam uztek ūdeņu visi. Jo viņam jau jābūt drošībai, sākot darbus jau strādājot.
Tāpēc viņš nav ass. Jā, vīrietis. Plus vīrietis kaut kāds. Dakšiņ bija Naži ir darba. Kad strādā ar kauliem, ir jābūt celtniecības nazim, ka tev ir pie kājas asiņš neas. Tu dīrājumu palaid pa kauliem, tad tev pēc tam ir gandrīz vai jāpārtina. Trinu nazis reizi gadā. Atjauno gan bieži, 3 reizes gadā pietiek. Celtniecības nazi viņam nav, viņa leņķis ir stāvs. Tā kā tīris gandrīz ir. Nē. Arī notiek pasaka. Mums ir viena vieta, kur aiznest. Kādreiz paši kūpināt, bet nokūpināt, paprāt, cik tas mums aiznest. 4, 5, Sivaram vienreiz kūpināt 6 stundas. Tik garšīgs viņš nebija, lai sākot 6 stundas bija kūpināt. Zini kā, es tev teikšu savādāk. Tajā brīdī, kad tev gribās cept gaļu un atpūsties, sēdi tajā savā krēslā un skaties, kā tajā kūpinātavā kūp. Bet ja tu speciāli... Bet tev nav nekāda... Tad nē. Tas nav. Nē. Tāpēc ieplānot, tur tā diena man būs atpūta. Un pie viena izžāvēšu bebru. Pie viena. Tā atpūstot pārēsties, ir sevišķi draugu kompānijā. Tāpat kā Jāņos, tā pēdējā šašliks cepšana, tums. Kur tu Jāņos tumsu redzēji? Tad, kad kūpina bebru, kūpinātājiem ir tā priekšrocība, kad viņi var apēst to astes galu. Vajag kūpināt, tad te, kur tie tauciņi ir garšīgākais, kas ir. Un tad, kad labi kūpinās, tad astes gali palikuši šīfera kūpinātavai. Tad tev visgaršīgākais aiziet putniem. Vajag atrast kādu vārdu. Viņam tā miziņa. Ļoti vienkārši plēšam vaļā aizmugurējos atslēgas kauli, tie noteikti skaitās. Būžu kauli. Muries tu tienis. Tiem, kam ir suņi, atstājam šo gaļu tikai vienīgi suņiem. Nav ko cilvēkiem ēst, variet vārīt zupu, kurā tiešām tā ir, ka vajag. Te pret locītavu iegriežam, te pa kaulu iegriežam. Sanāk skaists plakans gabals ar gaļu. Tāpat otru pakrējot cisku. Bebra stilbiņa. Garšīgākais gabals asta. Astas gals. Priekšā šeit pie pašas ribas nāk kauls, nogriež to kaulu. Un tad, cik kurš ir rūpīgs, uz muguras ir karbonāde, griežam viņu klāt pie tā priekšpleca, cik tālu. Kopums atļauj, tad griežam. Tad, ja gribiet nogriezt to kaulīt nost, tā viņš viss līdzās taisnas. Tad tie visi gabali apmēram sanāk vienāda biezuma, plus mīnus vienādas formas. Tā. Un ja tu darīt
šo marinēt un atplēšot vaļā. Pēc tam skābeņu zupa, pupiņu zupa vai kas. Ir cilvēki, kas tā dara, bet tiem cilvēkiem, kuriem ir suņi, ir grēks tā darīt. Šis ir sunim. Saskalda, savārdot jēlu. Kā grib. Kūpināšanai Jā, kūpināšanai bebras gatavs. porcija. Viņiem katrs kalns ir ar atskabargu. Tu nevari aizlaist asmeni. Tu vari, bet kaut kādā leņķī. Tev katreiz jādomā, kurā leņķī tur laid. Bet, ka piešaujās, nav jau traģiski, lai jau visu izdarīt. Šito saldēšu, tad, kad būs visi 3 jaunie bebri gatavi, tad visus viņus sadalīšu un tad ir likšu saldētavā iekšā. Un kūpinās maijā. Tas ir uzaicinājums. Maija svētkiem, Jā. Tas short versija, tikai kad nokupināts, jā. Un tie jāgir mašīnītes. Kad, kā reiz rallijas būs. Šitie, lai pagaidām notekās. Liksim desētavā iekšā un lietu darīt. Nu ko, laižam uz šautuvi? Un tad laidīsim uz medībām, uz gaidiem. Ints to ar mums vai ne? Nē, Jā. man pietiek. Nu, paldies tev. Šodien tāda silta diena. Atvaļinājums jāizmanto liederīgi. Es arī gribēju ar moci pabraukāt, bet šodien pēdējā bebra diena. Vajag. Pēdējā bebra diena nemeliorācijas sistēmā. Nu, jā. Melorācijas sistēmās 30. aprīlis. Tā kā laiks jau vēl ir. Tad tiekamies mājā. Nu, vismaz bildi mēs atsatīsim. Paldies. Nu, ko? Platākā. Ņemam televizoru, liekam. Jā, zemāko ņem. Jā, zemāko. Tam platāk apakša. Nekas. Tas ir stabilāk, jā. Nu, visu, piešaujam ieroci. Tas būs iemācīsim mājas. Jā. Lifehack no Mara, ja? Paņemam foliju, ielipinām un piešājam. 4 reizes mazāk uzvēt. Nu, tak, Nē, vienu jāapstās vienkārši, Atšķir kur ir pro. labāk, kura. Jo 384 tas varētu būt pa maz. Šo noliksim apakaļ. lai. Tūlīt piešausim ieročus. Mums kaut ko atveda, kaut kādas uzparītas. Tūlīt mēs šautuvē piešaus. 100. Un uz bebriem. Mēģināsim noslēgt skaisti to sezonu. Nu, visi, kas mums iznāks, jā. Jā, tāda cerība mums ir. Burvīgs laiks, 18 gradi, viss siltākā pavasara diena. Re, kur mums ir televizors uzstādīts. Re, kur ir otrs. Mēs paņemsim normālu ieroci. Re, kur 30. Nu, 6. Opa! O! Aiziet! Kaut ko uzstāvēsim virsū. Un būs mums laime. Un kas lācītim? Uztaisi viņam kupu. Paņēmi līdzi tos To 6 ar, vai nepņēmi? to ar galveno, jā, to ar kuru tur šausi? Ar S6. Riks. Nē, man būs Šitais testēja noteiks. laikam jau. Man patika, viennozīmīgi. Jā. Māris, ko tu man dosi? Šito liks tev virsū. S3. S3. Jā, tev ir kronšteins? Tāpēc pārskrūvēs no šitās kronšteina. Ok, labi. Šito noskrūvēs nost. Un tas ir budžetnieks. 300 matrica? Jā, 384. Nu labi, es viņus nopaļoju vienmēr. 600 es bakstīju, man patika.
jo viņu var kā monokli izmantot un arī kā Jā, viņš salīdzinoši temekli. maziņš. Jā, man ļoti apmierināja. Un kronšteins šitais man arī patika. Pat būs interesanti paskatīties 380 matricu, kas tur būs lācītiem vēderā. Tev ir seškantes? Edgars aizgāja pakaļ. Skrūvēsim tad. Jā, ja būtu dienas optika, tad mēs varētu neiet. Jā. Un ja būtu augsti, tad arī mēs redzētu trapījumu vietu. Kamēr silta. Lineāls. Jo. Un ko mēs darīsim? Ņemam folijas gabaliņu. Vienkārši bāžam. Opa. Skaisti. Māri, paturēs lūdzu kameru. Bet, tā kā mums precīza zinātne. Tā, 3 centimetri. Un 7. Aiziet. Līdz mēs piešausim. Mārija, tev piešautā? Būs. Būs? Jā. Labi, tev daudz patronas. Ceļam ieķēra. Kāds tev kalibrs? 223. 223. Es dzirdēju, ar viņiem var bebrus pēdīt. Visu, kas met ēnu. Jā, viss, kas krīt ēnā. Jā, es vakar Ragi Duņas lasīju, viņi tur atkal lētās par šisto tēmu. Kurš labākais kalibrs? Nu, tur vienmēr met to 306, 38, 223, visu. Aiziet. Bet interesanti, cilvēki kustināt smadzenēm visi, tas ir labi. Nu, daži tur 22 LR gāza, bet es laikam domāju, tas ir sapņos bija. Nosūta. Bet 306 ņēmām un uz priekšu. Bebram 5. LDX smagais. Ieteicams. Tā, aiziet. Tālāk. Kustināmies. Tātad tā. Atkal ejam uz šajieni. Starp citu, šito te nevar redzēt. Aiziet. Atkal pastaigā. Nu, Māri, kādas ekspektācijas tev šodien pa mūsu medībām? Būs. Gaidām. Nu, ja mēs atradīsim bebru, būs ļoti labi. Viens veids, kā noskaidrot. Būs man pirmais bebrs barbele tad, ja būs. Vai kurš pirmo bebru Nē, barbelē? lamatot mēs daudz nomedījām, jā. Bet es personīgi, man šodien pirmā reize būs, kad es uz gaidi iešu uz bebru apzināt. Respektīvi, Māri, tev ir pienākums mani apmācīt visiem lifehackiem, kā to darīt. Jā. Man tur veči stāstīja, kā un ko, bet man tur viss pienāksies, jā. Nu, man liekas, tur jau viss ir labi. Ne? Var jau kliku mazāk. Nu, nē, viņš ir vairāk vajag. 2 ceļi vai paldies. Jā. Jā, nu vajag bišķi. Kas tev ir Māris svara ziņā rekords bebrus? 32. Tikai žēl, ka visi galvskauts bija bojā. Ar suņiem, alās, pārīti dabujām. Kaut ko suņi alās, bebrs nenāk ārā. Tāda maskalibrem tieši galvā. Un izvalkot bebrus ārā bija tāda ļoti liela nožēla. Varētu būt Stabili, ka ļoti labi medaļa būs. rekordiņš, varētu būt kaut kāds. A kāds vispār Latvijā rekords bebriem?
Es nezinu, kas cipars. Bet tā medaļas galvaskausa ziņā nav nemaz tik sarežģīti. Ja? Nu, baigi, nu izplūda tagad. Saula arī mērķis sasildīt. Jā. Tagad snīgi pārpukšana. Man tur, ja godīgi, pēdējais 3 kvadrāti. Sāk man bija 1 kvadrāts, pēc tam 2 kvadrāti, un tagad man 3 kvadrāti. 90%. Jā, to 384 ir ļoti grūti piešaut, teiksim, mūsu izpratnē precīzi. Tas ir tā, ka mēs gribam tajā centimetrā vai tajos 2 centimetros sašaut. Jo tā izšķirtspēja, plus vēl displeja kvalitāte, viņš to mazo foliju gabaliņu, viņš izpludina pa vairāk pikseļiem nekā viņš ir reāli dabā. Un līdz ko tev pārbīdās, tu redzi ar aci, ka viņš kā pārlec brīžiem. Tas nozīmē, ka tie pikseļi ir bišķi savādāk nekā tas mērķis dabā. Tālu var šaut. Jā, uzrakstiet komentāros, cik lielākais ir jūsu rekords bebram attālums. Interesanti būs palasīt. Un svaru, cik liela bebra ir. Jā. Tā viena brīdi bija baigi populārā tēma. Kad daudz sāk rakstīt, ka 40 kilogramniekus ir nomadījuši. Jā? Un tad Dabas muzejā Valdis Reibers bija. Jā, un viņš teica, tas, kurš atnesīs man 40 kg bebru, tas 100 latus dabūs, tad vēl lati bija. Un neviens tā arī neatnes. Jā, kaut ko medībām vajag. Es aizmirsu, man bija Norma un vēl lapo A. Tur varētu būt problēma, ka Norma viss kārtībā. Mēs paņemam 306 notemiem. Perfekto! Tā, Mārija, es domāju, es kreisē piešautu, tu uzreiz šauj pa labo. Jā, pagaid, mums vadītājs teica tāda šķīvīti, vai tomēr... Tas ir plasmas, viņš teica mālas šķīvīti. Tā no mājām jā. Ne, tur ir. Mēs varam tev attīstīt. Nu labi, mēs paskatīsimies, kā tev tagad iet. Aiziet. Pagaid, nu tā vajag vajadzētu redzēt. Mazo caurumu neredzēt. Jā? Nu, jā, skatīties. Bet sevišķi tā lapu uzsver. Kad mums jaunais spēļnieks noliks? Mednieciņš. Beidza filmēt tikko. Skanīgu meža uzvārdu. Tikko beidz filmēt. Tad jau tas, tur Viņam jau jau vispār vēl, viņš zinājumvedībās vispār neies, jo viņi vēl izcīs. Viņš tikai uz gaidi. Tur jau zin, kā atversies vispār. Tur kontents iest non-stopā. Es domāju, viņiem vajag šitas te DJI-kas jaunas pirkt un uzreiz streamus laik iekšā, visu online. Visu vienkārši briedis life in the wild. Всё, aiziet. Nature habitat. Nu, gandrīz labi. Augšā. Piešauts viņu. Normāli tev piešauts. Nē, nebija piešauts.
17. Cik tev sanāca? 17 ar pusi. Galvenais precizitāte. Šito jums neiemācīs nekādos kursos. Teorija. Dzīves Te ir dzīve. Ne mums. Mednieks naturāļos, vorgaļos. Ej, Māris tālāk pušos. Galvenais izpildīt to nosacījumu pašķīti. Jau tu. Cik tur tam 50. es bija? Cik viņam bija? 1000? 640. Bebru ieraudzīs, ja? Un būtu interesanti pastāvēt, ja mums vienu bebru, tad paskatīties, kā viņš izskatīsies 300 un 600. Starp citu jautājums, kad es ieraku, labi, ekrāns Rīksam rada švakāk. Pēc tam, kad es viņu datorā skatos, būs laba bilde, ja? Jā, jo tā ir 640, izšķirtspēja tāpat. Nu, rokas. Nu, nav fakts, šķīvītis var cauri izšūt un pāri. Jām skatīties. Tāda staigāšana, ja jums nav spotera. Bet tas ir veselīgi. Jo vairāk staigām, jo labāk. Vai ne? Šodien pēc pusdienām visi kaut kādu tādu... Tā saule baigi žilbīt. Uzreiz gribās saviept acis ciet. Kaut kā nav pierast pie jākā Latvijas saule. Līdz ko saviept acis ciet miedziņš. Tās nekādas bebru ieraudzīs. Tu redzēji, kā Mārim sāka acis spīdēt, tā kā viņš stāstīja par bebriem un ko... Tieši, kad kameru izslēdz. Jā. Jā, šķīvītim trāpīt, ļoti labi. Es domāju, ka neko nevajag vairāk labot. Viņš pat reizes ir. Tā, kreisi. Apakšais stūri. Jā? Augšais. Apakšais. Trākums pat reizes ir. 3 ceņi. Pagriezīs. Nu, principā izpildīts. Normatīvs. Nu nav. Te? Viņš teica šķīvīti. Mazajā, mini vai midi vai lielajā. Latvijā daudzi pat nezin, ka tādi ekstra šķīvīti ir. Ar Māri bebru meklējums. Mārs teica pirmos 3 ar kailām rokām taču. Jā? Vai tu vēl gumparnos jau? Lūks, kā vajag steigāt uz bebriem, jā. Re, kur ir mikrofons, rosenes. Nostaigājuši. Tur bija jauktais dambis. Nu, te neizskatās, ka viņš peldēja. Meklējam bebra pazīmes. Nu, izskatās, ka te viņš peldējās. Ūdens ir dulcens. Jā.
Un ko Māri teiksi, kā no tavas pieredzes? Ja tas ir tas dambis, kas ir nedaudz mežā iekšā. Māja reku ir uz stūra. Tad parasti viņš nav tā, ka izlien no mājas, pa taisno brauc uz dambi un būvē dambi. Viņš uzbrauc augšā, pabaroties, it sevišķi reku visi jaunie krūmi, tādi kārku dzinumi. Teorētiski viņš būtu jāgaida kaut kur šitai posmā pie nosacījuma, ja nav gar meža tur tēvēģnieki vēl kaut kādu grāvi. Ejam skatīties? Vajadzētu aiziet apstīties, bet es domāju, diez vai pret kalnu grāvis ies, tur teorētiski varētu būt. Ejam iekšā. Te mēs Lūkoties. mēs varētu. Tā. Te veči izjauca dambi. Nu, Viņš aiz līkumu tur vēl, ja? jā. Tā viņš var braukt uz mežu, peldēt, ēst. Te neizskatās kaut kā speldēts. To nevar pateikt, bet ūdens duļķēns, redzi? Jā, rekur svaigais te ir. Grauzumi rekur. Aizem līdz tam dambim. Tur var aiziet. Būs, nē, te ir līkums. Pirms medībā. Bebru eksperti. Rekur aiz līkumu, uzreiz ir dambis. Rekur svaigi grauzām. Kaut ko garšoja. Izstāst uz zemē vēl kādu dambi. Rekur te bija atjaukts, viņš aiztaisīja. Viņš uz turieni bradājas. Varētu būt, ka tur vēl viena apmetne ir. Varbūt. Visi var būt. Viņam tā moda ir uztaisīt apmetni un tad kaut kādus rezerves dambīšus uz augšu uzcelt, kur viņam peldēt droši baroties. Jo tā skatoties, tur nodzīvots nebija baigi. Jā. Te arī tur tālāk nav. Nu, tad tu neredzi, jā, varbūt tur kaut ko Pašā redzi, tur, kur sākumā tie rekur krūmi, redzi? jā. Es domāju, ka viņš nāk augšā no turienes un tad te vien kaut ko darās. Ja jūs neredz, nu grauzums. Nu, rekur svaigi grauzumi. Te. Tur nav. Ejam skatīties. Nu, reku te ir šļūts kaut kā. Kādā sakarā ar šajā. Nu, izskatās viņš te rekur peld, rekur. Es gribētu teikt, ka viņš peld no lejas šurp baroties kaut kad vēlāk. Bet tā reālā vieta ir tur lejā kaut kur. Rekur, redzi? Pa vidu strīpa. Tā reālā vieta ir tur kaut kur lejā. Jo te viņu sagaidīt, kad viņš atpeldēs grausties, tas ir nereāli. Nu, tas varbūt vienkārši baigi vēl. Nu, Drīzāk viņam tur kaut kur lejā jābūt.
Armand! Kur bebris? Reizekne bebru nav, es saprotu, jā. Bet re, kur mēs pie tavas mājas, mēs bebru meklējam. Mēs gribam šodien nomedīt bebru, noslēgt. Zvanam ekspertam. Tu zini, šitais te Ints baigo bebru kaut kā dambi uzgāja pie Kraukajiem. Bet ja tu tur neesi gājis, varbūt tu arī nezināsi, kur tas ir. Iekraugi, jā. Aiz Kraukļu mājas. Nē, Petrobus trakarīgi, es nezinu, tur nē. Avotiņos? Pie mājas, toču tur Tā ir dīķi? Es tur biju. Tur, kur ir avotiņiem pie pašas mājas, kur tāda pamesta māja vieta ir. Jā. Tur ir, tur es divus esmu nomedījis, un tur Pelnis teica, ka vēl dasīgā tur esot. Bet pie upītē vai tā ir dīķi avotiņi? Nevis dīķi, tu domā, Upītē. kad uz robežas, kur bija Jā. Aldi un Bārdals lielai. Nē, tur vispār pat ūdens vairāk nav. Oho! Jā, tā kā pie pašas mājas, kur ir avotiņu māja, tur tas krāvīts, kas ir aizštopētais, tur varētu būt ģēla. Tas ir viena vieta. Otra. Kur otra varētu būt? Nu jā, redz, Čāblī Pelnis ir paķēris bebrus. Es nezinu īstenībā, kur vēl. Nu labi, mēs Čekuros vēl paskatīšos. Jā. Ir, Čekuros toši ir bebrs. Ir, un es viņu redzēju, un es zinu, kāpēc viņu nešauju. Tāpēc, ka viņš bija tieši pie bebru mājas. Sanāk, tur Arvīts man teica, lai es aizbraucu pasēdēt, viņam tur bebrus esot, kuru nevarot noķert lamatā nekādā veidā. Tā kā zemūdeni parādās, un pie pašas bebru mājas. Tas sanāk, tur, kur viņam ir tas, tā kā, rampa, kur ķipa ūdeni iekāpt. Uz mūsām tur tāda, tā kā tai pretī otrā krastā ir bebru māja, un tur es skatos, viņš tā parādās augšā, pazūd. Tam ir pašā vietā parādās, kādu brītiņu ir un pazūd. Tā kā pie Čiekuriem var, pie avotiņu mājas var sēdēt. Kur vēl? Vēl ir, ja pietiks. Mēs podcastiņu ierakstām, noslēdzam sezonu. Viņi var arī saviem followeriem nodot sveicienu. Ar mums Armands Rēķis, Huberta labākais pārdevējs, tiktokers, youtubers. Var arī nodot. Mēs tevi tagad rakstiem, starp citu. Jā. Nu ot. Tā kā jā. Ir varianti ir, bebri apkārt ir, bet baigi grūts tur, kur ir kādi jau pametīti. Tur viņi baigi tramīgi ir. Jā. Tā kā tur ir baigi jādomā. Tur, kur vispār neskarta vieta, tur man ir bijis tā, ka es apsēžos. Tur vienā vakarā 3 gabals, pam, smuku nolasi. Tā kā šitā. Tā kā brauciet meklējiet, gan jau kādu dabūsiet. Gan jau avotiņos un Čekuros aizbrauksim. Paldies! Avotiņu Čekuri, tas tās pat visreālākais arī. Paldies! Kur viņš no labas puses tur peld, jā tā? Čekuros. Čekuros? Vai no kreisas puses, ja skatāmies uz mežu? Ja mēs skatāmies, viņš otrā krastā katrā ziņā no peldētavas tieši Viss, es saprotu. Jā, tur es sapratu, ka ir bebru māja. Tā izčekoju, ka tur ir tāda interesants veidojums, tā varētu būt māja. Un beigās man tas bebrus ir parādījās. Viņš man parādījās kādas 4 reizes. Ok, sapratu. Labi, paldies, Ami. Davai, jauka vakaru. Davai. Čau. Davai, čau, veiksmi. Davai. Kur tur pat tornītis ir. Viņš baro savu, Jā. Tev nav slapi kājas. Kāds labs draugs. Te stāvēja mājā.
Viņš nonesē. Viņojās ūdens. Tu saprati, kur notiek visu. Tas ir tā upīte aiziet tur kaut kur uz priekšu. Jā. Grāvis tas ir upīte. Zīvis nārsto. Tur pa zivīm ir iekšā. Viss kaut kādu viņš laida. No turienes viņa nāk tāds. Tur ir caurtaka, ja? Nu, tur ir Jā. caurtaka, bet meniķis. Uz leju. Jā. Turiena viņa, jā, no turienes. Mana versija ir tāda, ka viņš uzpeld augšā, pabaroties, kaut kur mežā tur. Viņš atmauc atpakaļ, kaut kādā brīdī varbūt iznīst, neiznīst vai atpeld. Tad tikai viņš te ir redzams. Nu jā, viņš tur tajā brīdī tikai pārveļās, tur, ko stāstīja. Jā. Bet tā viņš man rekorāli man stāstīja, ka no šeienes, no meža nāk, redziet? Nu, tā ir māja, ir. Nu, jā, mēs, jā. Bet, var viņš te izlīdz tā stāvies kaut kur. Nu, jā. Kāds vējš. Sūdīgi vējš tāds. Tā neiet prom. Tāds ir kāds vējš. Nu, kā domā? Uzpīpē. Necēt vienmēr elektroniskas cigaretes līdz. Jūs vienmēr zināsiet pa vēju. Lifehack. Pīpēšana ir kaitīga. Es domāju, visinteresantākais būtu tur kaut kur pa to grāvu uz augšu. Iesim skatīties. Aiziesim līdz tam galam vismaz. Diezgan interesants veidojums. Tā ir stabila māja. Nē, tā ir māja. Jā, tur es sapratu, ka ir bebru māja. Tā izčekoju, ka tur ir tāda interesants veidojums, tā varētu būt māja. Un Šitā būs.
Čiekurs kalnā ir. Vieta saucas Čiekuri. Te ir labs bonus. Ja mēs nomedījām, tad mums zemes īpašnieks uzliek kaut ko bonusveidīgo, garšīgo. Bet pagaidām nevienam neizdevās. Redz, te viņš barojās, vai ka tur ir Nu, jā. krāps, vai ka tur. Un par to stāsts, rekur, mājā tur viņš te pārveļās, Jā. rekur. Tajā brīdī tu, ka viņu redzi, jo viņš, Nē, viņš neuz... jau var pat neiznirt ārā. Nu, jā. Viņš var vienkārši aiznirt pa apakšu. Redzi svaigi grauzieni tur. Erces sezonu atklāšana. Un pa lielam es viņu gaidītu šeit kaut. Viņš vairāk barojies šitai vietai. Augstāk izskatās, ka tur strauji paliek seklāks. Es gaidītu viņu šitai vietā. Te arī teorētiski, ka termiķi apstītos, varētu daļu dīķi redzēt. Lielu daļu. Un gaidīt viņu šeit. Kas tur ir caur kaut kā? Jā, tur sekls paliek. Nav caurtekas tur. Viss izbeidzās, viņš tajā, no kurienes tas ūdens te rodās. Es tev saku, no visam malām. Sata. Vai zema vieta, jā. Jā. Un es visticamāk, ka viņu gaidītu kaut kur paiet vairāk uz priekšu. Un te mums ļoti pateicīgi būs, ja mēs nomedīsim bebru. Jā, Pat šodien jau. tā lai redz daļu dīķa un lai nav baigi tuvu. Jo te ir pagrieziens, cik pieredze parasti rāda, viņš ienirst, viņš izpeld no būdas, bet viņš augšā neuzpeld. Viņš mauc, viņš kā iepeld kaut kādā drošā vietā, kaut kāds, nezinu, 50-30 metrus, viņš uzreiz iznirst augšā. Nu, ko daram? Varbūt pastāv viens tur pret bebru māju, a otrais te. Var darīt dažādi, bet te ir pateicīga vieta, vienīgi čauks baigi apakšā. Ja mēs viņu tur redzētu, tad mierīgi te aiziet, paspēr vēl kaut kāds 30 metrus un dīķīt viņu var nomedīt. Un tad mums vajag iet tur. Tur būs Uz pa bīstam, pa tuvu. Kāds vējš bija vēlreiz. Švakar vēl. Tur būs vienkārši pa tuvu. Viņš izmauks no mājas, viņš neparādās virs ūdens, mauc, mēs stāvam pie tev, un viņš tev priekšā iznirst, tu neko neprasēs izdarīt. Protams. Visdrošākais veids, te tas viss izbeidzās pasākums. Tātad viņš te barojās. Un te viņš jāsagaida. Var sadalīties, viens var pretī mājai palikt, otrs var nākt te. Reku svaigāk ir grauzam ūdeni. Jā.
Jā. Nu, gaidām te. Ja. Te arī smuki atnāk, mums iet klāt, uzreiz atnāk pa turienu, nonāk te lejā. Tur iet kaut ceļu vieta. Jā, tur ceļš ir. Aiziet apstīties, jo teorētiski tu sēdi te, tu skaties, viņš tur pie mājas izlien kaut kur ārā. Vajag apstīties vietu, kur varētu pa kurienu tikt viņam klāt. Nē. Bebra vot. Viņš sevišķi vakarā paliks mierīgāks, šitien te ejot pa to zābu, uz tāds troksnis. Ja tu gribi nomedīt bebru, doma kā bebrs, ja? Copyright Māris. Un vajag pa šito vietu var pieiet līdz mājai. Jā. Viss. Jā, redzi, viņš rekurtē. Viss. Jā, bet tas vairāk no rudens izskatās tīs. Un tu viņam nav kur būt. Mums ir plāns. 306 piepičkājiem. Vējš ir reku šitāds te nāk. Es pret māju, Māris šiteņ. Te viņš ir. Nē, paga nav. Te viņš ir bijis. Ir bijis, jā. Jā, mēs varam mēģināt kaut kas. Jā, labi. Ko tu smejies, man rāda? Nē, man rāda, ja ir kaut kāda caurteka vai vadi vai ūdens āderi, man rāda. Visiem rāda par Visiem rāda, Jā. citiem vairāk, citiem. Jā. Reku, te ir kaut kas. Reku, skaties. Redz, te ir kaut kas. Vai nu melorācija. Visticamāk. Visiem rāda. Tas ārā. Ceļš ir 5:30. Tādi profesionāļi meditē. Te arī tā ir drenāža kaut kāda. No purva. Un tādi cilvēki māca Skaties. jums medīt. 40 metrus priekš vēl būs. Ja tu te atradīsi āko, es izbrīnīšos. Bet te ir bijusi, ja jau māja vieta bija. Re, kur stāv aka. Ja? Jā. Pat īsti rīta. Jā, tā ir melorācija. Vienādos intervalos. Vairāk nevajag. Tas ir labs. Nē, bet nopietni. Es ticu tam. Pats interesantākais. Ne ar to cilvēks nodarbojas. Viņam melorācijas sistēmas vajag tīrīt. O te. Jā. Iedomā, es pamēģināšu. Es Tagad pamēģināšu. nesalauz nospriegotā tev uz augšu. Jā. Skaties. Nē, šitā. Un nospriegot, tā kā ielok viņu. Paņem šitā te un uzgriezam uz augšu. Sapratu. Un tagad nospriego, un viņš pats aizies lejā. O, aka! Nē, viņš aizies tev uzreiz lejā. Nu, ejam. Bet pats aizgāja lejā. Rokam Nē. pārbaudīsim. Nē, tā strādā. Tikai ne uz bebriem.
Te nav bebrs. Nu ko, ejam ņemt uzpariktas. Piesakām medībās, mēs izpētījām un uz priekšu. Cik pulkstens? 17:42. 17? 19. 19. Vai pie Vedīsim barotām? mājās. Bet, protams, es atradīšu mašīnu, sadaram. Jā. Dīzeli. Pērēs. Bebru pērēs. Ja jūs redzat bebru, jūs uzliekat, atbalstāt kopā, izdarot šo. Bet diķi jums nebūs barjeras. Nu ko, ejam bebram. Savam pirmam bebram. Kad Dievs ieraudzītu. Bebram uz gaidi. Zini, kas jāatcerās. Skaņi izslēgt. Laifhāki no pieredzējušiem mednieki. Kā mēs darām? Tu uz turienēs te. Es domāju, es te arī palikšu. Nav labs leņķis. Ej pa zāli.
Esi pielādēt. Šodien 16. aprīlis. Jā. Vakardien bijām pie Artūra Bārbelē uz pēdējo dienu, kad oficiāli var visās ūdenstilpnēs bebrus medīt. Tas nav meliorācijas sistēmas, jā. Jā, vakardien bija ļoti saulaina diena, tāpēc izdomājām pie pēdējās dienas vajadzētu nofinišēt. Ar tiem bebriem forši aizbraucām no rīta, ņēmām slazdus ārā, vēlāk aizbraucām uz šautuvi, iefilmējām, kā piešaut Knockpix Ace 50 un Riks Storm 3. Storm 3, jā, mazais kompaktais, kas ir tēmeklīts, respektīvi. Māris bija ar 640 sensoru un Artūram iedavām jauno Riksu ar 300 sensoru, lai viņi tur paskatās, kam labāk. Un vakarā braucām arī meklēt pašus bebrus uz gaidi. Mācījām Artūram pirmo gaidi uz bebriem un ļoti fenomenāli sanāca. Mēs ar Māri uzzīmēsim uz lapiņas to visu scenāriju, bet vēlāk jums video ieliksim arī tādu ilustratīvo, lai jūs saprotat to mūsu sāpi un kas tad realitātē notika. Un tad arī to atziņu par šo situāciju visu. Rekur, mēģini tu uzzīmēt to, ja tu jau tur biji galvenais blenderis. Jā, labi, zīmēšana man nebija skolā tā labākais priekšmets. Jā, un šodien te tu kaut kur stāvēji. Jā, es stāvēju šeit. Jūs bijāt te kaut kur tā laika bijuši šeit to pusi. Jā. Māja, bebra māja, jums bija te pretīm jums. Jā, tā bija kaut kā, jā. Un tas dīķis pārtop tādā kanāliņā, kas atnāk beigās, pie manis. Jā. Kaut kā šidā. Jā. Tas bebrs, es sapratu, jums bija te kaut kur. Jā, tā situācija ieskicējas tāda, ka mēs, kur jau Māris uzzīmēja, kur mēs esam. Mēs tā kā ar Artūru ar to 300 sensoru visu laiku pētījām, mums gan bija kamera 600 sensors, mēs tā kā visu laiku pētījām to bebru māju un likās, ka vienā alā, nevis likās, bet arī šorīt mēs apskatījām to video, kaut kas jau tur kustēja. Es pieļauju, ka tas varēja būt no mājas, vienkārši kaut kādā brīdī ūdens noviļņojās, kaut kāds siltums nāk ārā, vai arī tur dienā jāapstās, cik tā ala aiziet dziļi krastā un cik to redzēt no otra krasta. Vai tiešām tas bija bebrs, vai tur no alas nāk siltums ārā. Jā, Pēc video izskatījās, ka tur kaut kas ir un mainās, paliek siltāks, nepaliek, bet tā īsti pateikt, vai grūti bija. Arī ieliksim to video. Ja likās, ka tur kaut kāda galva tā kā izlien. Labi, mēs ar Artūru no šejienes ļoti ieciklējāmies tad uz to vienu alu skatīties. Tad vienā mirklī dzirdam, ka šeit te kaut
kaut kas sāk skrabināties. Čabinās, tā kā. Jā, tādi koki aizmugurē, un mēs ar Artūru tur stāvam, un es viņam saku, skatāmies, sākam vērot, man liekas, ka kaut kas tur notiek. Skatāmies, tu mēs ieraugam kaut kādu mazu siltķermeni, respektīvi kaut kādu ūdeli vai kaut ko tam līdzīgu mēs tā pieņemam. Tajā brīdī jūs vēl nesapratāt. Jā, tajā brīdī, bet kaut ko mazu mēs redzam, viņš te paskrabinās, un tad viņš kurš tā te ieiet kokos iekšā un viss. Tas bija 8:40, jā, 8:40 mēs redzam, ka viņš te parādās, ka viņš sāk šitā te skrabināties. Dodās manā virzienā. Jā, uz Māri, jo Māris atrodās šeit, un tad kaut kādā vienā mirklī Arča sāk skatīties, kaut kur uz šejieni, viņš kaut kur sāk skatīties uz šejieni, un mēs tā kā redzam... Tajā virzienā, kur tā ūdele aizgāja. Jā, un mēs sākam redzēt, ka kaut kas tā kā purniņu pabāž ārā, papeld uz priekšu. Vienā mirklī man Arča saka, klausies, ir bebrs, jo mēs ieliksim video īstenībā, mēs tur vēl zvanījām, un mēs... apkārtējiem prasījām par šo vietu, un daudzi teica, ka tur ir bebri. Nereāli grūti. Tur 1-2 cilvēki. Uzmanīgs bebrs. Jā, 1-2 cilvēki tikai ir redzējuši viņu. Un tad šajā mirklī, kad Arčija jau tur saprot, ka tas ir bebrs, tas ir kaut kādi 8:45 pēc WhatsApp sarakstes mēs saprotam, ka 8:45 es rakstīju Mārim WhatsAppā, ka bebrs rekur peld uz viņa pusi, bet mēs bijām tādā vietā, kur zona ta bija, ta nebija. Mēs ir kā kaut kādas... Saziņa savā starpā bija ļoti ierobežota. Jā, jo es arī, kamēr mēs tur gaidījām to visu laiku, es tur kaut kādas bildes nofotografēju, es iemetu WhatsAppā, es redzu, ka viņas aiziet, parādās tas ķeksītis, fine ir. Un tad kaut kādā mirklī es redzu, ka man WhatsApps izmet to paziņojumu, kad tev varētu būt, ka ir ienākušas kaut kādas jaunas ziņas, es atveru WhatsApp un nav. Jā, bet pa to laiku tā ūdele nāk pie manis. Jā, viņa jau ir aizgājusi kaut kur uz Māra pusi, un tad, kad man tas paziņojums izleca par tiem jaunajiem paziņojumiem, bet es neredzu neko, es saprotu, ka īsti paļauties, laikam, jau mēs nevaram uz to WhatsAppu, bet labi, tie ķeksīši rādās, ka ziņa ir piegādāta, neko. Un tad tajos 8:45 es uzrakstu, tad, kad mēs saprotam, ka tas bebrs tur ir un viņš tā kā lēnām slīd uz Māra pusi. Es no savas vietas neredzu to. Jā, Māris vēl šo punktu neredz, jo te bija kaut kādi krūmi priekšā kaut ko. 8:45 uzrakstu WhatsAppā, bebrs kustās, bebrs peld pie tevis. Jā, un ūdele jau ir atnākusi līdz manīm. Jā, un tā ūdele, viņa pa šejieni, kur ir aizgājusi jau līdz šejienei, un Māris jau 8:46 mēs redzam pēc video ieraksta ierīcēs. 8:46 Māris viņu rekur pamana, viņš sāk vilkt līdzi tēmekli. Tēmekļa ieraksts tas ir. Viņš sāk vilkt tēmekli līdzi, un kas ir interesanti, tā ūdele, viņa tā kā Māri aizvilina projām kaut kur uz šejieni. Novērš man skatu no tā bebra virziena, bet tālāk tā kā projām. Jā, un sanāk mirklī, kad bebrs tā kā potenciāli tūlīt būs Māra tajā redzes lokā, Māris jau ir aizgriezies uz šejieni, vispār ir nereāli, ka viņš viņu ieraudzīs. Un tagad skaties, mēs ar Arču stāvam šeit, mēs esam uzrakstījuši pirms minūtes, ka bebrs peld, mēs dzirdam pirmo šāvienu. Pirmajā šāvienā bebrs viņš tā kā atlec atpakaļ, un pēc kaut kādas sekundes, 2 mēs redzam, termālajā kamerā mēs redzam, ka viņš vienkārši tā lēnītiņām peld, kur mēs abi pieņemam faktu, ka Māris izdarīja šāvienu, jo tad, kad šāviens notika, mēs redzam ūdens šļakatas, tas bebrs tā kā atlido uz atpakaļu, un pēkšņi viņš tā kā tāds baļķis, tā kā lapas tādas, viņš vienkārši peld, nekustās. Tur paiet kaut kādas, nezinu, kā mēs šodien runājām, 10 sekundes starp šāvieniem, kaut kas tāds. Mēs skatāmies uz to bebru, un es dzirdu Arča fonā. Nē, Māris, tas ir velns, jo tā, kā mēs runājām ar Artūru, es sapratu, kāpēc viņš tā pieminēja, tas ir velns, jo viņš neticēja, ka tu vari redzēt to fiziski bebru. nevar redzēt. Jā, un tad pēkšņi ir šāviens izdarīts. Tagad paiet tās 10-15 sekundes,
Un mēs skatāmies uz to bebru un dzirdam, atkal šāviens notiek. Un atkal tas bebrs, viņš tā kā atkal kaut kā aizlido. Nu, liekas, ka trāpīja. Nu, varbūt Māris nebija pārliecināts vai kaut ko redzēja no savas puses vairāk par to bebru. Nu, viņš izdarīja vēl vienu šāvienu. Un atkal tas bebrs tā kā aizlido atpakaļ. Mēs skatāmies uz to bebru. Man liekas, ka viņš tajā mirklī ieņurkāja. Es jau tajā mirklī biju izslēdzis kameru. Un Artūrs jau skatās uz to kameru. Es neatceros to sarunu, bet mēs tā kā izdomājam iet. Principā puikas ir sapriecājušies, ka es esmu nomedījis to bebru, ko viņi redzēja, bet viņi jau nezina par to laiku, kad viņi ieraudzīja bebru, ūdeli jau man bija krustiņā jau. Jā, es tik vilku līdzi. Un mēs tagad aizējam pie Māra, un pirmais jautājums ir, par ko tu šāvi vai kaut kā. Es uzrakstīju WhatsAppā jums. Bet mums neatnāca. Jā, to jau nevarēja prognozēt. Es uzrakstīju šāvu pa ūdeli, gaidam bebru vēl tik un tik ilgi. Pareizi, jā. Es skatos, jūs tik turpinat nākt. Jā, Nu, labi, mēs nākat. ar lūgturīšiem skaļi tur bijām, tur pieejam pie Māra, runājam, un tagad sarunas laikām tāds kipišs rodas. Ko tā Māris tur ir šāvis? Māris saka, viņš neredzēja bebru. Un mēs viņam sakam, mēs tev rakstījām, ka ir bebrs, un tu izdarīji šāvienu pēc minūtes. Tu izdarīji šāvienu. Es saku, jā, ūdeli zemē. Jā. Nu, un te ir tad arī Un šie pēc tam gāja atpakaļ. Jā, pareizi. Būtu palikuši savā vietā, ja tās ziņas savstarpēji būtu nonākušas, gan pirmā ziņa līdz manīm, tad es pa to ūdeli nebūtu raidījis šāvienu. Un, ja jūs būtu saņēmuši manu ziņu, ka es ūdeli nomedīju, mēs no šejienes jūs neietu nekustētu. prom, un pēc tam, kad jūs gājāt atpakaļ, tas bebrs jūs samanīja un uzsita ar asti un viss. Mēs rekur no šejienes tad sapratām, ka Māris ir šāvis pa kaut ko citu. Respektīvi ūdeni, mēs gājām atpakaļ un no šejienes sākām skatīties, jo te bija tāds ezera viducītis. Dīķa, viducītis. Un Artūrs neredzēja kamerā neko, bet vienā mirklī tāds skaļš plaukt un viss bebrs ieņurkāja iekšā. Jo bebram ir raksturīgi, ka viņš tikko iznirst no ūdens, viņam tas kažoks pabies. Viņš noklāts ir vēl ar ūdeni, uzreiz viņš neparādās, termokamerā vismaz. Kādu laiku, kad viņš papeld pa virsu, kādu brītiņu, tad viņš sāk tikai smuki zīmēties. Nu, tad tā atziņa ir. Atziņa ir, ja būtu kaut vai mums ar Artūru savā starpā rācija ar austiņu, tad vai nu viņi būtu padevuši man ziņu, mums ir bebrs, es nebūtu pa to ūdeli. Jā, tu nebūtu vilcis tālāk tēmekli un mēs būtu to bebru nomedījuši. Principā, ja iet vairāk uz vienu bebru apmetni, kur nav tā ļoti pārredzams, kad katrs sadaltos sektors, ļoti vērtīgi ir izmantot rācijas, jo tu padod otram ziņu, klausies uz tavu pusi, aizpeld bebrs. Tad viņš zina uzreiz, var fokusēties uz to virzienu un laicīgāk pamanīt un noreaģēt. Jā, tā kā interesanti. Atklājām, kamera nefilmē, labi. Atklājām, to, kad īstenībā arī uz bebriem rācijas ir vajadzīgas. Ja kas, to arī pie mums arī atrast. Mēs tagad paši testējam Baofengu, tas tāds arī populārākais, es tā saprotu, starp visiem ir. Notestēsim. Zvani, raksti, būs mums kaut kādi aksesuāri arī tām Pirmais zvans sevi, halo! Būs arī visādi aksesuāri rācijām, antenas, tie klipši aizmugurē, kas ir, lai varat nomainīt. Noteikti austiņas jums arī zūd. Tā kā Indrāna ielā 8 vai Optics.lv.